Mani sauc Ārtis Kristis Medlis. Es mācos Valmieras Viesturu vidusskolā un ārpus skolas iesaistos dažādās aktivitātēs. Es eju mūzikas skolā, spēlēju teātri un darbojos arī jaunatnes organizācijās. Mēs esam jaunieši, savas vietas patrioti, un mūsu mērķis ir Rencānos organizēt dažādus interesantus pasākumus, iesaistīt iedzīvotājus, līdz ar to pašiem pilnveidoties. Pateicoties pašvaldības labvēlībai, mēs esam tikuši jaunās, skaistās, gaišās telpās, un šobrīd mēģinam šeit padarīt visu jauneklīgu un mājīgu, lai pašiem būtu patīkami. Ar Arti ir tā, es izstāstīšu apmēram, kā mums notiek mājās. Viņam sākās rīts 6 no rīta pie klavierēm ar dziedāšanu. Es vēl neesmu kārtīgi pamodusies. Viņš atgriežās mājās 9 pēc 9 vakarā pa tumsu. Es vienmēr tā kā cenšos viņu bremzēt, un vai tur vajadzēja, un vai tur izdosies un tā, bet viņš atkal ir pilnīgs optimists. Viņam ir ne tikai mērķi, bet ir arī idejas, kā šos mērķus sasniegt. Viņš vienmēr zina, ko viņš vēlas, un pēc mudina arī mums pārējos. Drausmīgi daudz enerģijas. Man liekas, kur cilvēks var dabūt tik daudz enerģiju. Pie tā visu, ko viņš dara. Viņš ļoti daudz strādā, un arī skatoties, ko viņš dara, visus tos papīra darbus, grāmatvedību, ko viņš ir izdarījis. Piemēram, es neko nesaprotu. Man ir tā, ka skola nav pirmajā vietā, un arī mūzikas skola nav pirmajā vietā. Pirmajā vietā ir tieši šis brīvprātīgais darbs. Lielākais pasākums, ko mēs organizējam, bija izturības skrējiens Rencānos. Tur mēs mežā uzbūvējam trasi. Cilvēki ieradušies ne tikai no Rencāniem, no Burtnieku novada, bet arī no Alūksnes, Rīgas un citām Latvijas vietām, un mēs par to ļoti lepojamies. Ir Sinevillā pazīstamais Latvijas izturības skrējiens, bet ne visi var uz turieni aizbraukt, bet tāpēc mēs nolēmām, ka mēs varam taisīt savu mazo izturības skrējienu, kas nav, protams, tik liels un tik profesionāls, bet var atnākt jebkurš. Es nevaru tā konkrēti pateikt, kāpēc es to daru. Kaut ko gribās sasniegt. Un es domāju, ka šis ir veids, kā to panākt.